Čau, ir pienācis jauns videoklips. Un šis atkal ir unboxings, bet šoreiz būs arī ar review un atsauksmēm par šo produktu, jo par šo produktu videoklipu ir ļoti maz. Latvijā vispār nevienam neesmu manījis, kad būtu. Varbūt kādam ir, ja ir, tad droši ieliec komentārā. Es gribu arī paskatīties kādu citu cilvēku domas. Arī, ja tev šāds produkts ir, tad droši ieraksti kādas tavas domas par šo produktu. Kastīt man ir rokā no mūsu mīļā internetu veikala 4Games. 4Games, protams, nav sponsorējuši šo, ko tu gribētu, bet mana auditorija ir maza, tāpēc esmu nopircis, neteikšu, ka par savu naudu, jo šis produkts ir no jūsu ziedojumiem Twitchā. Runāju par Twitch, Twitch ir aprakstā, tur es tevis tieši redzu. Kā arī šajā pašā YouTube kanālā arī ir redzams tieši tās pašas tieši redzes, tikai Twitchā mazliet interaktīvāk ir. Un kā arī TikTokā visi tie linki būs aprakstā tagad droši sestdienas, svētdienas, parasti no kādiem 12 dienām līdz 8 vakarā ir tieši redzes, tā kā droši pieslēdzies. Bet nekavēsimies, ķersimies pie kastītes, vērsim vaļā un skatīsimies, kas tad mums tur ir iekšā. Un produkts man ir rokā, kā redzat no augšas kameras. Es gan neredzu, cik tur labi ir, tāpēc uzticēšos, ka jūs redzat, un es arī varu parādīt. Vai tā kamerai diezgan tā, vidā. Tas ir Stream Decks, bet ne īsti. Tas ir Fifine produkts, kas ir Ampligame Stream Controllers, Stream Decks. Kāpēc nepirku tieši Stream Decku? Kā zinat, Stream Deckam cipars ir diezgan paliels. Tie ir 200, ja nemaldos, eiro. Bet tieši šis Fifine produkts 4Games šajā brīdī, kas pirku, maksāja 70 eiro ar piegādi. Kas es domāju, ja viņš spēs pildīt 80%, kaut vai pusi procenti no tā paša, ko Stream Decks varētu, es domāju, tā ir ļoti laba summa. Tāpēc iegādājuši šo. Melns, jā, citas krāsas gan nebija pieejamas, tāpēc melns arī man piestāvēs manā esošajā setupā. Un, ko, baigi nekavēsimies, vērsim vaļā un skatīsimies, kas tad kastītē ir vēderā. Atverot kastīti, atkal mums ir mūsu bukletiņš, mācība izskatās tīri saprotama, bet esmu jau ielādējis pašu Fifine aplikāciju, kur viss ir diezgan viegli saprotams. Noņemam puteplasts, jā, vārdu no mutes nenāk. Mums ir pats produkts. Maisiņā izņemsim ārā. Maisiņš tāds foršs, patīkšu tie maisiņi. Un šeit mums ir mūsu Stream Controllers. Ņemsim nost pašu plēvīti. Šito vajadzēja pie mikrofona pielikt, sorry, tas bija tik satisfying sounds. Un pašlaik noliksim malā viņu, paskatīsimies, kas mums vēl iekšā ir. Iekšā nāk kabelis, ko es arī izmantošu, ja man liekas nav. Liekam arī maisiņa malā. Ņemsim arī nāzi malā, lai nesadurtos, esiet uzmanīgi ar nažiem. Tā, attīsim, paskatīsimies, cik tā mums viņš ir garš. Neskatoties nekādus specifiskus datus, es teiktu, jau metrs pus kaut kur tā, pietiekami. Kā arī uzgalim ir parastais Taipei, ja nemaldos, ja nebūs pareizi, tā būs korekcija. Un var izraut, tas ir tāds adapterīts. Un ir arī Type-C, ka var pataisnot Type-C pie datora pieslēgt. Tas ir forši, kā tā iedomājas, jo man īstenībā datoram ir viens Type-C ports. Visticamāk, es arī to izmantošu. Plasmasiņš kā plasmasiņš. Paskatāmies, vai jums vēl kaut kas kastītā nav, un kastīte ir tukša. Tā, un pati iekārta. Pogas ir tādas foršas. Paklukšķināsim pie mikrofona. Pogas ir tāds pamīkstāks, protams, kā nav fiziski slēdži, ir kaut kas savādāk.
Es neteiktu, ka ir viegls, bet ir tas pats. Es neteiktu, ka tas pats, kas mikrofonam plasmas, bet augšņa ir plasmasēna, apakša arī plasmasēna, bet ir forši, ka ir liela gumija, kas nozīmē, ka stiklainiem vai jebkādiem galdiem neslīdēs, kā arī ir apakšējā gumiņa, un apkārt ir RGB riņķīts. Bet labi, nekavēsimies. Slēgsim šo iekārtu pie datora un skatīsimies, kas notiek. Vadu uz pieslēdzes, te padās priekšpusē datoram, bet es pēc tam likšu aizmugurē, es vienkārši gribu, lai varu parādīt. Un spraujam iekšā. Ieslēdzas ekrāns. Ārējā maliņa arī mazliet spīd. Un es domāju, ka viņš vēlas, lai neko FFN logocītu paspēdot. Izslēdz ekrāns, paspēdīsim vēl. Nē, nekas nemēnās. Labi, vēršu vaļā aplikāciju un skatīšos, kas notiks tālāk, jo aplikāciju, kā jau teicu, esmu ielādējis, vērs vaļā aplikācija. Skatīsimies, vai viņš uzreiz atpazīs, ko esmu izdarījis. Jā, es esmu, interesanti bija visādi plugini, es storē iegāju un es jau patestēju, ka Minecraft podziņas ir, arī kur varam redzēt. Esmu jau arī salicis, tik tā paskatīties. Es apgriezīšu jums otrādi, lai jūs labāk redzat, lai jums nav flipt. Salicis CPU temperatūru, lietojumu, rama lietojumu, internetu ātrumu un arī par GPU statusu. Ieslēgsim ekrānu, lai jūs arī redzat, kas notiek manā ekrānā. Tātad, kā redzat ekrānā, mēs esam iekšā pašā UI, jeb vietā, kur viss tiks darīts. Šis ir pats saucamais softs, un šeit ir viss pieejamais. Es jau pasteigāju apkārt, apskatīju, kas aptuveni, kur ir. Vienīgi pie šīm settingiem es nevarēju tikt. Tad, kur ir, kā jau es manu, ir brightness darīts, kas iespējams ir pogām, nevis RGB, kas bija domājis. Es domāju, ka RGB mainīsies, ok. Tad šos mēs tūlīt paslaigāsim, mēs dosimies, sameklāsim pašu pluginu store, kas mums ir šeit. Atveras jauna lapa, kur viņi, protams, noreklamēja savu produkciju. Iesim uz plugins store. Plugins storā ļoti liela izvēle. Es jau apskatīju, ko es uzreiz gribēšu notestēt. Tas ir audio lietas, sistēma monitorings, OBS-am lietas, vēl viens OBS, es uzreiz saliku vairākus, kā arī par brīnumu, arī Minecraft status var dabūt. Un ir viss, kas pieejams šajā plugin storā. Man pašam nepieder Stream Decks no Elgato, bet cik man informācija ir zināma, šie plugini ir daudz mazāk nekā pašā Stream Deckā, bet es domāju, pamata funkcijas, kuras veids Stream Decks, spēs arī šī te iekārta. Un varbūt šī iekārta spēs kaut ko to, ko nespēs Stream Decks, tāpēc apskatīšu. Nemācēšu gan teikt par ko Stream Decks spēs izdarīt, bet par šo iekārtu es jums varēšu pastāstīt. Bet labi, esmu salicis vairākas lietas, mēs varam kaut ko arī notestēt. Apskatīsim, ko mēs varam izdarīt. Atverot šo app, nebija nekādas problēmas saprast, kas ir jādara. Paņem vienkārši turi pelīti un velc, kuras pogas tu vēlies. Var izvēlēties nosaukumu, piemēram, For Games. Un apakšā uzreiz parādās For Games, kā arī var mainīt teksta lielumu, kas ir ļoti forši. Uzreiz es ceru, ka jūs arī redzat apakšā. Var mainīt lielumu, var mainīt arī cik burti ir resni, var mainīt lokāciju, kur atrodas teksts, uzliksim vidū. Un, protams, var arī nomainīt krāsiņu, uzliksim violetīgu. Kādi te baigi nevar redzēt. Es ceru, ka outline var mainīt, bet izskatās, ka nevar. Tas tāds, manuprāt, bišķiņ mīnusiņš, bet varbūt tas tiks kaut kurā brīdī ielikts nākotnē. Protams, uzliksim kaut ko
zilu, piemēram. Labāk izcelsies, neizcelsies labāk. Labi, uzliksim kaut kādu, es pat nezinu, uzliksim melnu, lai izceļās. Jā, tekstiņu nomainījām un urlu arī varam ielikt. Kā arī varam ielikt URL. Ieliksim forgames, uzreiz automātiski ikoniņa nomainas. Sanāk, viņš kaut kā lasa website ikoniņu un nospiežot podziņu. Mums izlec forgames veikals. Nezinu gan, kāpēc šajā brīdī viņš pazūd. Kā redzat, tas bija pavisam vienkārši. Uzliec, saliec visu, ko vēlies, un podziņu uzreiz strādā. Tas bija tik vienkārši. Uztaisījām vienu podziņu, un viņa uzreiz strādā, nospiežot. Tas arī pašlaik būs no manis viss. Atgriezīšos pie jums pēc pāris dienām, kad es būšu nocitējis šo iekārtu, un varēšu pastāstīt sīkāk. Tāpēc tiekamies pēc brīža. Nu ko, ir pagājuši pāris sekundes jums, bet man tā ir bijusi nedēļa. Un man vēl projām pie manis rokās ir šī ierīce. Ko es par viņu varu pastāstīt? Netestējot, bet fiziski lietojot šo ierīci. Ierīce ir ļoti noderīga priekš tiešraidēm, gan arī ikdienā, kas palīdz atbrīvot man klaviatūru, jo iepriekš pogu kombinācijas tika veiktas uz klaviatūras, lai pārmainītu ekrāna izskatu, pārmainītu kameras novietojumu, kas spēlē spēles un daudz ko citu, kā arī mūziku, konverlēt un vispārējo. Tātad plusi un mīnusi, ko esmu šīs nedēļas laikā saskatījis. Plusi, protams, ir šī draudzīgā cena priekš ne tik lieliem streameriem, varbūt arī ikdienas lietošanai, ka nav tev jāsmaksā tik liels cipars, kā maksā Stream Decks. Liels pluss šai ierīcei ir tas, ka viņa nav grūti apgūstama. Es viņu nopirku, atvēru kastītē, nekas sarežģīts nav, ierīce un vāc. Pievieno to, atver aplikāciju, kuru nolādē no Pipefine mājaslapas, piespraud, viss strādā. Velc, ko gribi, uztais podziņas, dizainē viņas lietas, savas bildītes, savus tekstiņus. Protams, Pipefine Decks nav tik ilgi kā Elgato. Viņam plugini ir bišķiņ mazāk, dizainiski varbūt nevar tik daudz izpausties, kā varbūt to Elgato var izdarīt, nemācējuši teikt. Viena lieta, ko es gribēju darīt, bet nevarēju izdarīt, ir tekstiem, kas ir podziņu nosaukumi, nevar outline uzlikti, tāpēc jāliek dažādas krāsas un varbūt fons ir arī tādā krāsā, nevar izcelt to tekstu, tāpēc es izvēlējos tādu toni, lai visām manām krāsām viņš izceltos. Vēl viens pluss, ka komūna ir pastrādājusi un uztaisījusi GitHubā iespēju nolādēt bet failu, vienkārši failu nolādēt, ar kuru tu vari pluginus arī iegūt no Stream Decka, kas tev ļauj ļoti viegli pārvietot pluginus. Ir jālādē Stream Deck aplikācija Elgato, salādē custom pluginus, kurus tu vēlies, un viņus transfero. Bet šis supports nebūs tik ilgi, tas ir mīnus, tāpēc kā Stream Decks Elgato maina pašu pluginu būtību. Es jau saskāros ar vienu pluginu creatoru, kurš jau sācis lietot jauno Stream Decka plugina veidu, un šos te pluginus, diemžēl, nevar izmantot. Kā jau minēju, pašam Pipefine Stream Deckam ir arī savs plugin libraries, kas ir pietiekami liels, un viņš spēj pildīt funkcijas ikdienas lietošanai un arī streamiem. Protams, ja grib kaut ko specifisku, varbūt nav pieejams, bet drīzumā varbūt var sagaidīt, ka plugini tiks vēl papildināti un iegūt vēl jaunas funkcijas. Tagad es jums parādīšu, kā es esmu konfigurējis savu Stream Deck no Pipefine. Tātad esmu atvēris pašu Pipefine Stream Deck aplikāciju, un kā redzat, esmu jau uztaisījis dažādas lietas. Šī ir pirmā lapas puse, šī ir lapas puse, kas atverās, ka ieslēdz dators, un šīs ir visas funkcijas, ko esmu uzlicis pirmajā lapas pusē. Pirmās 3 pogas, mūzika atpakaļ, ieslēgt, izslēgt mūziku un patīt tālāk dziesmu. Otrā podziņa man ir folderīts, kurā ir
Steam, Epic Games un CourseForge, tā lai ātri pieejams un lai varu ātri atvērt. Tad es no Elgato ielādēju Streamerbot pluginu, ko es vēl neesmu beig testējis. Ko es ielādēju pavisam nesen, bet pie tā es arī pieķeršos, lai streamos būtu vieglāk darīt lietas. Tad apakšā man ir Discord mute podziņa un Discord defend podziņa, tā lai stream laikā var ātri nospiest un runāt ar streamu, lai nedzird sarunu biedri, vai arī, protams, to arī var darīt ikdienā. Tad, kā redzat, ar tekstiņu ir YouTube Music, vienkārši YouTube Music app atvērt un lai jūs reiz var klausīties. Tad, un device sleeps, ar ko iemidzina pašu stream deku, kur nospiež un viņš aizmiega. Tad nākošajā lapas pusē man ir folderīši ar custom ikoniņām, song links, tas man ir Spotify linki, jo es skatos uzkapājumu, pie kura ir song request funkcija, un tā kā Spotify ikdienā nelietoju, man ir saglabāts dažādas dziesmas ar linkiem, kas uzspiež podziņu, ievedas automātiski links un nospiež enter tā, lai song requests automātiski aizieties pāris dziesmas salicis. Jums ekrānā rādas, ka teksts ir nokatots, bet īstenībā tas nav. Teksts smuki ir podziņās iekšā, viss ir ielīdis. Nezinu, kāpēc šeit ir ekrānā šīs ikoniņas ir ar iepaļiem stūrīšiem, jo pogas ir iepaļas, bet paši ekrāni zem podziņām nav iepaļi, tāpēc izskatās pašā aplikācijā, kā teksts nogriežas, bet īstenībā tā nav. Tālāk man ir stream folderīts, ko es tur atvērtu stream laikā. Šeit man ir vēl papildus 2 folderīši, kas ir kameras folderīts. Šeit es varu bīdīt kameru, kā redzat, arī varat vizuāli redzēt, ka pogas nospiež. Varu bīdīt kameru, es varu uztaisīt lielāku kameru, ja tas ir nepieciešams, un es varu viņu nolikt atpakaļ, kur es viņu pārsvarā turu. Kā arī es varu noslēgt pašu kameru, bet tā, lai paliek rāmīts ar no kameras ainu, vai ieslēdzot atpakaļ, es arī varu pavisam noņemt nost. Tad pājot atpakaļ, man ir scene folderīts, kur es varu mainīt scenes uz starting, uz just chatting, uz BRB, un apakšā ir chatbox, tāpēc, ka man chatboxam visu laiku fauns aizslīd, man vajag to atvērt, un kameras scenes, kurā pirms es sāku tiešreides nomainu kameras settingus. Tad man ir 3 skaņas pogas, kas ir browseris, anmotēt īkšķītus augšu, nomotēt īkšķītus leju, nomotēt arī pārējo visu spēles skaņu un vispārējo, kā arī nomotēt mikrofonu. Tad man ir vēl 2 streamerbota pogas, kuras es vēl arī neesmu konfigurējis, bet man jau viņām ir plāns. Un atkal ir Discord podziņas nomotēties, definoties un mūziku nopauzēt. Stream Open. Šī poga man ir uzlikta uz 2 actioniem. Man atver OBS un atver Streamlabs chatbotu, lai var song requestot. Un, protams, clear chats. Jā, un streamerbot podziņu tur es vēl nekā neesmu konfigurējis. Un kā jau jūs redzējāt pašā videoklipa sākumā, šī lapa vēl projām palikusi, ir visi datora stati. Pašlaik no konfigurācijas tas man ir viss. Tālāk lapas ir tukšas, bet, protams, paies laiks, radīsies vēl lietas, ko es gribētu pielikti, varbūt kaut ko noņemt, varbūt kaut ko pamainīt, bet, kaut kā šādi man pašlaik izskatās viss saliktais. Bet tas arī no manis būs viss. Droši piesako man Twitchā, kur tiešreiz notiek katras brīvdienas, kā arī piesako man TikTokā un protams, arī abonē mani šeit. Kā arī atļaušos pareklamēt. Twitchā drīzumā būs izlozīta. Nemācēšu pateikt, kad, nemācēšu pateikt, kā varēs piedalīties, tāpēc droši piesako man Twitchā, lai redzētu sīkāku informāciju. Izlozītāji būs JBL austiņas un JBL Go 4 tumbiņa. Droši piesako Twitchā, links ir aprakstā un tiekamies jau tiešraidēs. Atā!